18. novembrī Latvijas valstī 107 gadi. Un 107 izcili Latvijas cilvēki mums stāst un atbild uz jautājumu, kas tev ir Latvija. Un šoreiz šo jautājumu uzdošu Imantam Resnim, diriģentam, izcilam muziķim, cilvēkam, kas ir vadījis mūsu lielos orķestrus. Izstāst man, kā tev skan Latvija? Par to skanēšanu tas ir tā ir tikai viena neliela daļiņa no zem tās lielās cepures, ko mēs saucam par kultūru. Un tad tālāk nāk māksla, un muzika ir viena no mākslas sadaļiņām. Nu, un muzika un visa māksla. Man varbūt kā profesionālim būtu jārunā vairāk par mākslu, jo kultūra ir tik plašs jēdziens, ka tad nedēļu to var spriest un tik un tā vēl viss neizrunāt. Tā muzikas sadaļa un vispār mākslas sadaļa, tā mans ir, un es gribētu teikt, skan kā ainava. Bet ne tādā nozīmē kā purvīšu gleznas vai jebkāda cita gleznotāja ainavas. Daudz tādā plašākā skatienā. Nu, tā apmēram kā to lietoja Osvalds Špenglers. Viņš lieto landšafti. Ja mēs paskatītos vārnīcā latviski, tad tas tiek tulkots kā ainava. Un laikam labāk vārda arī nemaz nav latviešu valodā. Bet tas ir plašāks nekā tikai uzgleznota vai uzzīmēta vai nofotografēta ainava. Nu, un ainava ir tāda lieta, kurā mēs visi elpojam, kurā mums ir jāieguļās, un mēs esam ainavas sastāvdaļa. Un tā ir tā sajūta, ko es nevaru, un es domāju, neviens no mums nevar dabūt ārpus Latvijas. Tā ir tā netveramā virsskaņa. Es tāpat gribētu teikt, ko tā mēs ikdienā varbūt ar ausis nedzirdam. Bet viņi iedarbojās uz mums, pat tad, ja mēs viņu reāli nedzirdam. Un tā ir kā man skan Latvija. Cita lieta ir, ka mēs varētu runāt par mūziku pavisam tādās ne tik daudz nosacīt filozofiskās kategorijās, bet tīri par praktisko, tad man viņa skan, un viņai ir jāskan Latvijā, tas ir skaidrs. Jautājums ir, ka viņai būtu jāskan arī pasaulē. Un latviešu muzika ir tā vērta, lai viņa skanētu pasaulē. Nu jau vairāk vai mazāk viņi iet, un tik un tā mēs tagad jaunākās paudzes komponisti un jaunie nosacīti. Man visi tie, kas ir man bērnu vecumā, kaut kur ap 50 ir skaitās jau jaunās paudzes komponisti. Tādu un vēl jaunāku, un tādu mums ir gan. Es varbūt negribu pat īpaši saukt kādu vārdu, jo, ja es kādu atkal nenosaukšu, tad kāds apvainosies. Vārdus var saukt tikai tiem, kas jau ir citās saulē komponē. Tad tiem jaunajiem ir drusītiņi vieglāk. Viņi mazliet aiziet vairāk pasaulē, jo īstenībā pasaulē jau šodien ir, un visu mākslu un muzika tai skaitā, ir pārvērtusies par vienu lielu biznesa sastāvdaļu. Diemžēl tas tā ir. Tas nav tā varēšana. Ir viena lietas puse, galīgi nevarīgs tu nedrīksti būt, bet ja tev nav labs aģents, kas par tevi rūpējās, kas tevi pārdod vai mēģina pārdot, tad maz izredzu pasaulē. Tas laiks, kad vēl pasaule nebija tik ļoti sabiznesojusies, ir pagājis. Tajā laikā mēs, diemžēl, bijām aiz priekšskara, un mūsu muzika praktiski jau nekur daudz neskanēja. Un tikai tā pašās 20. gadsimta beigās dažiem, es gribētu teikt, tomēr, neskatoties uz viņu milzīgo talantu, bija vajadzīga arī veiksme. Un teiksim, Pēterim Vaskim paveicās. Viņu
viņš iet pasaulē, viņu novērtē un tā tālāk. Bet tai pašā laikā bija jau arī viņa laikā bija gan Pēters Plakits, gan Romualds Kalsons, kuriem ir brīnišķīga muzika, un vienkārši nav paveicies. Ja viņi būtu dzīvojuši, nezinu, te pašā Dānijā varbūt, vai kur te pat tuvumā, tie ļoti, ļoti popularizē savus autors un tā tālāk. Vēl jau ir arī cita lieta, ka, teiksim, komponistu darbus pasaulē var nest redzami izpildītāji, kam ir tās iespējas vairāk vai mazāk. Es nevaru teikt, ka man ir tās iespējas bijuši ļoti daudz, un tik un tā es esmu gana koncertējis ārpus Latvijas, un katru reizi centies iedabūt programmā kādu latviešu muzikas skaņdarbu. Ne katru reizi tas ir viegli, ne katru reizi var simfonijas iedabūt. Tas ir gandrīz vai nereāli, tās tiek parasti pasūtīts, bet kāda nelielāks formas darba var. Un, teiksim, šī ziņā mūsu kaimiņiem, atkal kaimiņiem, Igauniem, bija paveicies vairāk. Viņiem bija Neme Jervi, kas igauņu mūziku ārkārtīgi daudz spēlēja. Mums tādu cilvēku nebija. Tas ir, tāds ir latviešu liktenis būt kaut kur mazlietiņais Igauniem visu laiku. Kā tu redzi nākošo Latvijas muzikas attīstības posmu, kā tas tālāk attīstās? Kā muzika pat attīstās, teiksim, tīri profesionāli, kā viņa attīstās. Mēs jau gribam varbūt kaut ko redzēt, kā attīstīsies mūsu bērni, bet tik un tā viņi attīstās pa savam un tālu ne katru reizi aiziet to ceļu, ko mēs būtu gribējuši vai vēlējuši. Tā kā tas vienmēr ir saistīts ar 10 un dažādiem faktoriem, ko es gribētu varbūt novēlēt. Patiesībā tas ir sakarā ar to, ko es jau teicu, ka lai mums paveiktos gan ar izpildītājiem, kas nes latviešu muziku pasaulē, gan arī ar menedžeriem. Mums latviešu vidū ir jau kāds, kas kaut ko mēģina darīt, bet tādi, kam būtu nopietni ietekmi pasaulē, nav. Lai tāds vismaz izveidotos, vai vismaz mums būtu sakara ar kādu lielu ārzemju biznesa firmu, kas mēģina mūsu muziku pārdot tālāk. Paldies tev par stāstījumu!